Šajā centrā pirmo reizi Rīgas pilsētā ir 5 dažādas struktūras. Rīgas domas apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgas ūdens, Rīgas siltums, Rīgas nama pārvaldnieks un Rīgas satiksme. Parādīsiet numurī. Labdien! Apsveicu! Tā, labdien! Jūs ļoti izskatot. Paldies! Jā, tiešām sveicināt! Kāds smuks viss ir. Labdien! Tad zilā krāsā. Kā jūs jūtaties? Jaunajās telpās. Labdien! Esam gatavi strādāt. Tā ir tā mūsu pieeja tagad, ka mēs gribētu, un ko mēs arī darīsim, padarīt mūsu visu darbu tuvāk tieši līdziniekiem, lai mēs varētu rezultātā pēc kāda laika līdzināties, apkalpojot klientus līdziniekus no tādām lielām privātu kompānijām, kas strādā ar simtiem tūkstošu klientu. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Lai visi klienti, kas pie jums nāk, ir ar labu gara stāvokli, cik tas, protams, ir iespējams. Bet, ja viņi nav ar labu gara stāvokli, tik un tā, lai es varētu operatīvi un ātri atrisināt visu viņas problēmas. Un man tā informācija, tā konfekts. Jā, pozitīvs gara stāvoklis visiem, gan darbiniekiem, gan arī apmeklētājiem. Lai jums veicās. Un tas ir arī mūsu uzdevums, lai cilvēki, kas nāk uz šejien, justos ērti. Mums ir vēl uz priekšu ejams lietas, kas saistītas ar labiekārtošanu. Es domāju, ka nākotnē šeit varbūt arī būtu nepieciešams atrast telpas kādam, varbūt bankas iecirkni vai kur uzreiz var arī rēķins nokārtot. Bērnistabai, kur varbūt bērns varētu atstāt, spēlēties, kamēr tā rinda te ir gara. Jebkurā gadījumā tas viss ir veltīts tikai un tam, lai līdzinieki justos ērti savā pilsētā. Un tāpēc mēs esam priecīgi, un es no savas puses Dāvida mājas svētība. Tā ir vieta, kas ir, vienmēr, jums te zaļuma praktiski nav īpaši daudz. Tad, lai šī mājas svētība ir tāda pozitīva emocija.